Ir 6:30 no rīta. Mani sauc Anna, un es dodos savā ēndienā pie Haralda Burkovska. Labrīt, Anna, sveika. Labrīt. Nu ko, tad dosimies iekšā, un mēs sāksim ar 900 sekundēm. Tad no 7 līdz 9 dalība dzīvajā raidījumā. Oscilon kopcī. Homeopātiskas zāles. Šajā dienā būs dienvidu austrumu puses vējš 2 līdz 3 metri sekundē, bet gaisa temperatūras nedaudz siltākas Kurzemē, starp citu, kur pavisam interesanta situācija, jo mākoņi ir daudz un +3, +4 bet Vidzemē un Latgalē tur nedaudz vēsāks. Tur gaisa temperatūra ap 0, -1 grādu robežās. Rujienā, Alūksnē 0, +2 grādi Daugavpilī. Bet Zemgalē un tuvāk galvaspilsētā Rīgā šodien +2, +3 grādi. Lai jums interesanti jaukumi. Nu, jautra diena, ja? Lai noteikās tiekamies vakarā. Vislabāk. Oscilon kopcīnum. Dažkārt arī izskats un dzīve citā valstī uz visu mūžu. Tieši tā filmās izskatās tā sauktā liecinieku aizsardzības programma. Bet procesuāla aizsardzība darbojas arī Latvijā. Bet vai dzīvē vienmēr ir kā filmās? Kas nosaka, kuri svarīgie liecinieki ir jāaizsargā īpaši, bet kuri jāpieskata tikai īsu brīdi? Un vai liecinieki, kuri sarūpējuši tik kārotos svarīgos pierādījumus, var justies droši, ka valsts viņus pasargās no sliktajiem puišiem? Mainīts vārds un uzvārds. Dažkārt arī izskats. Un dzīve citā valstī visu mūžu. Tieši tā filmās izskatās tā sauktā liecinieku aizsardzības programma. Procesuālā aizsardzība darbojas arī Latvijā. Bet vai dzīvē vienmēr ir kā filmās? Kas nosaka, kuri svarīgie liecinieki jāaizsargā īpaši, bet kuri jāpieskata tikai īsu brīdi? Un vai liecinieki, kuri sarūpējuši tik kārotos svarīgos pierādījumus, var justies droši, ka valsts viņus pasargās no sliktajiem puišiem? Par liecinieku aizsardzības programmu, kurai ir vislielākās slepenības status, stāstīsim LNT Top 10 šo svētdienu 7:8. Yes! Paldies!